es varētu kopā ar jums mēģināt nomēlnot latviešu uz vēl paraušanu. Noteikti varētu tā atlaist. Ja? Tas man vienkārši iekšēji neliekās adekvāti, jo es esmu redzējis, varbūt ne tikai Latvijā, bet daudz kur pasaulē ļoti foršus latviešus, integrētus, spēcīgus, gudrus un visādā veidā pozitīvs, ja, un man nekādīgi nesaliekās kopā. Pats mazohisms ar latviešu konkrētu raksturojumu man neliekās. Es nevaru to. Es zinu, ka ideoloģija ir idiotiska, kas raksturo latviešu kaut kādu tēlu. Tas varbūt ir sviests, tur, nezinu, kaut lauku sentimentālais, tur tāds un tā. Bet kopumā, beidziet. Kāds tas vidējais foršais latvietis? Foršais latvietis? Es domāju, pirmkārt, viņš ir ļoti praktisks. Tādā vienkāršuma neies pēc sarežģītiem risinājumiem. Ja tur varēs paņems vienkāršāko tādu, ko pazīst. Bet tāds praktiskums, kā to var izmantot, ja es kaut ko pastāstīšu kādu teoriju, viņš nepriecās par to, cik viņi ir eleganti, ja? Bet par to, ko tad darīt ar to? Tas ir, man liekas, baigi foršā īpašība praktiskums. Tāds protestantiska rakstura praktiskums. Es konkrēti domāju par to, kā tas man palīdzēs. Tā lieta. Ir tāds ieciršanās, tāda spītīga, kas visādās formās izpaužas. Tas ieņēmis galvā, jā, es tur dragāšu, tur man neiestāstīs. Tas, man liekas, arī iezīme latvietim tādu baigi labāk. Protams, ir kaut kāds naivums vai tāda, ka var tevi apmuļcot. Tā ir. Arī joprojām? Ir, protams, var. Tur vajag drusku smalkāk un tā manipulatīvāk, bet, teiksim, to var redzēt, pamēģiniet paskatīties uz cilvēku reakciju, apšaubot kādu izteikumu, vienkārši kaut ko sliktu pasakot par konkrētu cilvēku. Viņi 90% uzķersies un sāks teikt, ka vai tā ir, vai tā nav par to cilvēku, kaut gan patiesībā tā ir tehnika, ar ko aizvirzīt no tēmas vai teiksim, idejas. Tas ir naivisms. Tā sauktā ad hominem, tāda pieeja, kurā jūs sakat, tas nav taisnība, tas, ka jūs korumpants vai jūs gejs vai nav kas. Tas uzķerās, viennozīmīgi, ka ir kolektīvisms, tāds drusku slimīgs kolektīvisms, bet ko par mani padomās, ko teiks, tas arī ir. Kam ir labs un slikts īpašības, labs, joprojām interesē, kas citiem notiekās un tā varbūt palīdzēt. Mēs varam, es domāju, ka latvieši var ļoti vienkārši un skaisti nesautīgi palīdzēt. Tas ir, un pat paliekot anonīmi. To var redzēt ik pa brīdim, kad, teiksim, kaut kādas darbības, kurā cilvēks sametās kopā. Mēs, protams, mums ir problēmas ar sadarbību, tādu pozitīvu sadarbību. Protams, te ir tāda, grūti iedomāties situāciju, kur latvieši patiesi regulāri viens otru slavē. Tā no sirds. Forši izdarīja, malacis, tā. To jūs dabūsiet kaut kad cita starpā varbūt pateikt, pārsvarā tādu skeptisku un tādu, tāda smīnīga un tāda attieksme. Tas būtu normālais žanrs, ar ko jums jārēķinās. Ir kaut kas tāds kā pusslāvisks, ko es varētu teikt, ka kontaktu jūs nodibiniet ar cilvēkiem, kliedzot, noliedzot. Teiksim, sveši cilvēki, ja jūs gribat pa lietu, sākumā jums jābūt gatavam, ka jūs uz jūs klieks vai nolieks, vai nosmērēs, izsmērēs pa sienām. Tas, ja jūs nepadosties, tas visu pēc dažām minūtēm novadīs pie normāls sarunas. Lietišas un beigās jūs būs draugi. Bet ar to ir jārēd. Tā ir kaut kā, no kurienes tā nāk, to es daudz esmu redzējis Krievijā. Kas sākumā likas drusku šokējošie, bet ja jūs to pārkožat, tad jūs saprotat, ka tā ir vienkārši daļa no veida, kā nodibinās kontakts. Jūs nerunājat par benzīna cenām, jūs vienkārši tur nolamājat viens otru vai tur sakasaties, ja tur vai, tā. Tāds, es nezinu, man liekas, ka jā, ir drusku sentiments, protams, ir drusku sentiments, bet tas jau ir arī, paskaties, cik mums ir daudz jādomā tomēr par to, ka ir viena grupa ar cilvēkiem, kas ir palikuši šeit, un citi, kas ir braukuši prom. Un tie braukuši prom, tie vienmēr ir spējuši pateikt ar Dievu savai zemē un braukt un meklēt piedzīvojumus, un avantūristi bijuši pilns tādu. Tāda joprojām ir. Nezinu. Statistiski lūdzu, jā, es esmu 41 gadu vecs, tas nozīmē, ka... Kad jūs bijāt prom ārpus Latvijas, tādu ilgāku laiku posmu, jūs domājat, par ko jūs tieši konkrēti domājat, kā jūs ilgojāties pēc Latvijas? Tas attiecības ir
nav bijis viennozīmīgs, jo bija laika, kurā es Latvijā slikti jutos, un tas nozīmē, ka es neilgojos. Man bija tā kā ģimene šeit, un līdz ar to tas vienmēr bija piesaistīts. Jūs to ilgoties bez ģimenes? Kas? Tā kā bez ģimenes ilgojot? Jā, es domāju, ka viņi varēja būt arī varbūt Tallinā vai, es nezinu, tur Varšavā. Ģimene jums tā kā aizstāja Latviju vai asociācija? Es domāju, ka tas bija tas primārais un svarīgākais. Tie nebija kapi, vai tā nebija kaut kādi sentimenti, vai kaut kāds nacionālisms, jo tas bija drīzāk tā kā ģimene. Jūs esat nacionālists? Es esmu nacionālists tādā ziņā, ka es neuztraucos vispār par latviešiem, ka viņiem kaut kas slikts notiksies. Es domāju, tas ir pilnīgs glupības. Es neesmu nacionālists tādā ziņā, kas uzskata, ka kaut kas, viss, kas te jādara, lai stiprinātu nacionālo garu, jo es uzskatu, ka tās ir muļķības. Man liekas, ka, bet es vairāk gan no pieredzes ar Krievijas latviešiem, man liekas, ka ir tāds pamatīgs iekšas cilvēkos latviešos, un nekas ar valodu nenotiks, nekas ar šo tautu nenotiks. Nu, viss ir ok, tā viss būs kārtībā. Domājot, viss tās uzkurināšanas, kad tur Krievi, Rīgā. Jūs uzšķos pēc, ka bez divām paudzēm nebūtu. Jā, es domāju, ka es ļoti atvainojos Iško kungam, bet viņš noteikti dziļi kļūdās. Ja, tāpēc, ka viņš aizbraukt, paskatīties, kā latvieši runā pilnīgi ekstrēmos apstākļos, ja, pēc 5-6 paudzēm turpina. Bez jau kādas valsts palīdzības, ne īpaši tur izglītot, ja, mierīgi turpina latviešu valodā runāt. Tur viņš dziļi kļūdās. Viņa asimilē citus, kad tik nesanāk te otrādi. Ja pie noteikts attieksmes, kad tik nesanāk tā, ka teiksim, ļoti liels cilvēku skaits, kuriem dzimtā valoda krieviski, lēnāk asimilēsies. Jā, bet krievu karogi mašīnās... To jūs vienmēr dabūsiet, tāpat kā radikālu islāmu kaut kur uz, 5% uz 100. Tas vienmēr būs. To gan Krievija blakus, tas vienmēr te būs. Es tad runāju vienu savu paziņu, kurš bija Liepājā, kur Latvijas un Krievijas jauniešu izlases spēlēja sestdien, un viss stadions bija pa Krieviju. Tur bija vietējā Liepājā kurš nebija Latviju. Jā. Ko tas nozīmē? Es domāju, tas nozīmē, ka Krievijas kā valsts ir pozicionēta kā spēcīgāka valsts, nekā vēl kāds pie spēcīgāka. Tad to ir jāuztrauc, vai tas ir normāli, ka viss stadions par Krieviju? Tik tālu, cik tas attiecās uz latviešu etnisko identitāti, es domāju, par to vispār nav jākreņķēs. Paskatieties, Lielbritānija tur pilns ar visādiem līdzdzīvotājiem, pilnīgi radikāliem noliedzējiem, tur nekreņķējās. Kamēr tas neskar kaut kādas tur pilnīgi kriminālas pasākumus. Es domāju, es domāju, ka tas, kas attiecās varbūt kaut kādu valsti, ir jādomā par to, ka mēģinot ļoti klāji un visās vietās definēt, ka tikai un vienīgi latvieši un tā tālāk, tas nozīmē, ka tiks atsvešināti 40% cilvēku, kuri būs šīs valsts pilsoņi, bet šī nebūs viņu valsts, un tad neko citu nesagaidīs, kā kaut kādu citu valsti kā piederības vai, apliecinājumu. Bet vajag panākt, lai viņi būtu pa Latviju, vai tas nav primārais, lai viņi pa Krieviju, par to nav jāuztrauc? Ziniet, man tāda sajūta, ka ir svarīgāk tas, ka viņi jūtās pilsoņu valstī, kurā viņi dzīvo. Un tas nozīmē, ka viņi maksā nodokļus, ka viņi ir aktīvi, sabiedriski, labdarīgi, viņi balso, viņi pieņem lēmumus, ietekmē lēmumus vietējā pārvaldē, municipalitātē, visādi šīs lietas, dodarbojas ar legālu ekonomisku darbību. Tas man ir primāri. Un tad, ja, piemēram, un tam vajadzētu dabiski novest noteikts kulturāls, integrācijas pakāpē. Valoda arī tai uzskaitījumā, vai ne? Grūti Latvijā būs kaut vai vēsturiskas tradīcijas dēļ nezinot valodu. Tas būs grūti. Bet uzlikt to kā prasību. Es domāju, ka tā prasība, bet lojalitātes apliecina. Es domāju, ka tas apliecina to, ka cilvēks tomēr ir lojāls šai vietai, kurā viņš dzīvo, jo viņš zina, ka ir... Ziniet, ideālā gadījumā mums vajadzētu prast arī kurlmēno valodu. Jo tas būtu ļoti... Viņi arī ir lingvistiski minoritāti, kas vairāk kā lingvistiski minoritāti. Un tas ir normāli, ka cilvēki zina arī šo valodu. No tāda viedokļa skaidrs, ka latviešu valoda ir viena, pirmā, es nezinu kā, bet ir noteikti arī citas valodas. Grūti iedomāties, ka Latvijā dzīvo cilvēki, kas vienkārši atsakās mācīties tur vai zināt, vai respektīvi krievu valodu, es to nopietni domāju. Jā, protams, tas vienmēr tā būs. Neko tur nevar izdarīt, tīpaši, ja jūs vēl pavēlēsiet, tad vēl vairāk tāda būs. Taču es nedomāju, ka tas ir, zināt, latviešu valoda, manuprāt, ir daļa no lojalitātes šai vietai. Kaut kā tā.